Esiet sveicināti, mans vārds ir Aleks, un es esmu elpas meditācijas pasniedzējs. Piedāvāju jums īsu elpas meditācijas nodarbību, kurā mēs gan apgūsim praksi, gan arī praktizēsim apmēram 15 minūšu garumā. Ko jūs sakiet? Esat gatavi? Pamēģināt? Ja esat gatavi, lūdzu, iekārtojieties, un mēs sāksim. Ja? Iekārtojieties kādā ērtā jogas pozā. Vislabākajā gadījumā tas būtu ar sakrustotām kājām, taisnu muguru un ar atslābinātu ķermeni un ar vieglu smaidu uz lūpām. Ja, tas ir labs sākums apgūstot elpas meditācijas. Ja, un šī būs vēdera elpošana, jeb arī to mēs varam pazīst kā diafragmas elpošanu. Tā ir pati pranajamas, jeb elpas jogas esence, pats pamats, ko mēs sākam, jo visas pārējās elpošanas tehnikas, ja pareizāk būtu tomēr teikt pranajamas, izmanto vēdera elpošanu. Ja? Pamēģiniet tagad pavērot, kā jūs elpojat, ar kuru vietu, cik dziļi, kādā veidā. Ja? Jūs pamanīsiet, ka jūs elpojat ar šo te vietu, ar krūšu augšējo daļu, un elpas ir īsas un seklas. Ja? Tā tas notiek. Un tieši tāpēc ir šī vēdera elpošana, lai mēs padarītu elpas dziļākas, garākas, uzņemt vairāk gaisu, uzņemt vairāk skābekli un uzņemt vairāk prānu. Ja? Tas ir ļoti svarīgi, mācoties meditēt, mainīt elpošanas paradumus, jo ar elpas izmainīšanu mēs varam izmainīt arī apziņu. Ja? Nonākt tuvāk meditatīvam stāvoklim. Ja? To jūs tūlīt arī pieredzēsiet. Ja, tad es ceru, ka jūs jau sēžat ērti, gaidat, ka varēsim sākt. Mēs jau esam sākuši. No sākuma mēs atslābinamies, nomierinamies, apzināmies ķermeni, apzināmies savu pozu, savu asanu jogā, tā to dēvē. Turam taisni muguru. Elpojam caur degunu. Elpojam dabiski. Ja, ķermenī kāda vieta ir neērta, centieties piekārtot, justies ērti. Ja, pozai jābūt stabilai, ērtai, komfortablai. Ja, paiet cauri ķermenim, mugurai, domās ar uzmanību, mugura, pleci, galva, piere, ja, seja. Turiet acis pievērts, ja tas ir iespējams. Ja, ķermeņa priekšpusi atslābinam, plaušu apvidus, vēdera apvidus. Ja, varam pavērot, kā elpa kustina krūškurvi, kustina plaušas. Ja, pie ieelpas krūškurvs izplašās. Izelpas tas atgriežas sākotnējā formā, atslābinās. Ja, mēģiniet justies komfortabli, elpot komfortabli. Apzināties, ka jūs elpojat, jūs meditējat, ja domas jūs kaut kur aiznes, jūs kaut kur aizceļojat domās, sākat kaut ko domāt, analizēt. Apzinieties to un virziet atpakaļ pie prakses. Ja, šīs 15 minūtes ir veltīts jūsu iekšējās pasaules iepazīšanai, elpas iepazīšanai, meditācijas iepazīšanai. Turpinam vērot elpu, pavērojiet, kas notiek ar vēderu, lejasdaļu, vai šeit ir kāda kustība, vai vēders kustās. Ja, parasti vēders nekustās, un to mēs šodien mācīsimies kustināt. Ja, centieties elpot brīvi, atraisīti, dabiski, bet apzināti. Redzu, jums labi sanāk. Ja, jūs praktizējat zinošu skolotāju pavadījumā, varat justies droši, brīvi, relaksēti. Tas ir ļoti svarīgi meditācijā, ka jūs atraisaties, atveraties. Necīnaties ne ar sevi, ne ar prātu, ar domām. Domas var nākt un iet.
jūs virzat uzmanību atpakaļ pie elpas. Jā, un tagad pievērsīsim pastiprināt uzmanību vēderam. Jā, vēders kustās ļoti labi, pieelps tas kustās uz priekšu, izelpas atpakaļ. Ja jūs īsti nejūtat, paņemiet labo roku un nosadziet vēderu nabas apvidū, tā lai naba būtu pa vidu plaukstai. Jā, mēģiniet elpot un sajust, vai roka kustās. Ja roka nekustās, tas nozīmē, ka jūs neelpojat ar vēderu. Tad jums ir mazliet vēders jāpaspiež priekšu, pieelps, jā, uz priekšu, pieelps diafragma iet uz leju, vēders iet uz priekšu. Un pie izelpas vēders atgriežās sākotnējā stāvoklī, roka atgriežās kopā ar vēderu. Un atkal nākamā ieelpa, atkal izplešam nedaudz vēderu. Ja, ieelpojam dziļāk. Vēdera elpošana, protams, mēs elpojam, protams, ar degunu. Vēdera elpošana mums palīdz ieelpot vairāk. Ieelpot vairāk gaisu, vairāk skābekli, vairāk prānas. Ja, tas ir ļoti svarīgi, kā jau teicu. Jā, pamēģiniet vēl mazliet pagarināt elpu ar vēderu. Vēl mazliet dabiski, viegli paspiežot vēderu uz priekšu, ieelpas sākumā un turpinājumā. Un pie izelpas atslābiniet vēderu, ļaujiet tam atkal atgriezties sākotnējā vietā. Ja? Vēdera siena staigā uz priekšu un atpakaļ. Pamēģiniet uzķert šo domu, uzķert šo tehniku. Ļoti, ļoti būtiski, jums ļoti, ļoti noderēs. Ielpa un izelpa. Mēģiniet relaksēti, nesatraukties. Ja kaut kas nesanāk, mēģiniet saprast, pamēģiniet pakustināt šo vēderu, sajust, kā vēdera siena kustās. Ja, un nebaidieties ieelpot dziļāk, dziļāk. Ja, 4-5 sekundžu garas ieelpas. Ja, sajūt, ka vēders kā tāds balons izplešās, spiežās uz priekšu, nebaidieties, tas nav nekas slikts, tas ir ļoti labi. Ja, jūs arī masējat iekšējos orgānus. Ja, šī praksa ir ļoti, ļoti veselīga arī kuņģim, gramošanas sistēmai. Ja, mēs būtiski izmasējam iekšējos vēdera orgānus. Ja, gramošana uzlabosies, liekais svars samazināsies. Citu visiem jogi, ja esat pamanījuši, jogi ļoti tievi, parasti tievi. Ja? Un tas ir tāpēc nevis, ka viņi maz ēd, bet tāpēc, ka viņiem ļoti labi darbojās vēders, kuņģis un vēl vairāk darbojās šajā teritorijā atrodošā čakra, manipura. Ja? Tas varbūt daudziem mazāk saprotams, bet enerģijas centri atrodas mūsu ķermenī un nabā atrodas viens šāds centrs. Un ar šo praksi mēs šo centru aktivizējam. Ja? Kad prāna kļūst aktīva, tad jūsu prāts kļūst mierīgāks. Ja? Pavērojiet, vai ir kaut kas mainījies galvā, domās, prātā, un turpiniet elpot ar vēderu. Ja? Kādu brīdi vēl pacentieties, ja kustības sajust, roku var ņemt nost, turēt to uz ceļgaliem vai kādā mudrā. Es tur rokas čiņu mudrā, kas arī ietekmē enerģiju, prānu. Ja, šī praksa diezgan ātri mūs ieved tādā vieglā meditatīvā stāvoklī. Ja, organisms atslābinās, uzņem daudz skābekli, daudz enerģiju. Kad organisms uzņem daudz skābekli un enerģiju, tad tas ir optimālā formā. Tas optimāli darbojās un jūs esat mierīgi, komfortabli un varat meditēt. Ja, vēl minūti pamēģiniet šo vēdera elpošanu praktizēt, sajust, saprast, iemācīties. Ja jūs esat atvērti, atraisīti, gaiši, pozitīvi, tad jums viss noteikti ļoti labi sanāks, jūs mani uztversiet.
Ja, jūs šaubaties, esat aizdomīgi vai savādāk, tad, protams, efekts būs mazāks, bet vienalga būs. Ja, un sekojiet telpai, vēdera kustībai un atbalstiet vēdera kustību vēl pusminūti. Sāku stāstīt, ka šī praksa ir laba gremošanai, kuņģa darbībai. Jā, šī praksa ir laba arī, kā teicu, enerģijai, enerģijas uzņemšanai, elpas pagarināšanai, pareizai elpošanai, dziļākai elpošanai. Jūs izmantojat tikai 10% no elpas kapacitātes, elpojot ar krūšu augšējo daļu. Ja mācoties elpot ar vēderu, jūs uzņemat daudz vairāk gaisa, 20, 30%, 50% no plaušu kapacitātes varat nodarbināt. Ja. Un šis ir pats pamats visām pārējām elpas jogas, ja pranajāmas praksēm, ja, ka vēders kustās. Ar to atšķirās jogas no parasta cilvēka, viņš arī ikdienā elpo ar vēderu. Ja, elpa ir dziļāka, prāts ir mierīgāks, darbības ir apzinātākas. Un pēdējā ieelpa un izelpa ar vēderu. Ja, un tagad pārstājiet elpot ar vēderu, ja pārstājiet turēt uzmanību, paelpojiet atkal dabiski un vienkārši pavērojiet, kas ir mainījies pa šīm 10 minūtēm, vai ir kaut kas mainījies, vai varat ko pamanīt, kas ir mainījies domās, prātā. Vai ir mainījusies sajūta. Kā jūtās ķermenis. Kāda ir kopējā noskaņa. Ir mierīgāks prāts, vai ir gaišāka sajūta, vai ir vieglāka sajūta. Jā. Viņam šis... Ja jūtat efektu, tad redziet, arī varat pārliecināties, ka šis strādā. Un es jūs aicinu praktizēt kopā ar mani, vai nu individuālā veidā, vai meditācija grupas nodarbības, kas mums notiek otrdienās, Zoom vidē un ceturtdienās klātienē, Piņķos, Mārupē. Ja, šādas un līdzīgas prakses mēs praktizējam. Ja, efekts ir piedzīvojams uzreiz. Ja, jums tas interesē, lūdzu, izlasiet video pievienotajam tekstam, rakstam, ir saites un informācija. Un varbūt, ja jums ir interese, mēs tiksimies arī Zoomā vai klātienē. Un praktizēsim elpas jogu un piedzīvosim elpot prieku. Paldies par uzmanību un lai jums gaiša, mierīga un pacelāta diena. Un šanti!